Laika apstākļi šovasar mūs nelutināja, taču par dažādu kultūras pasākumu trūkumu sūdzēties nevarējām. Tie pilsētā notika katru nedēļu, bet augusts šajā ziņā bija visdāšnākais un ražanākais. Pagājušās nedēļas nogalē aizsākās divas jaunas tradīcijas. 19. augusta vakarā Dubrovina parkā Daugavpils Krievu kultūras centrs pirmo reizi rīkoja slāvu tautas svētkus Jabličnijas pas. Augustā notiek 3 līdzīgas svētki, kas veltīti medum, āboliem, riekstiem vai maizei. Par galvenajiem tiek uzskatīti 2. ābolu vai 1. augļu svētki. Jabličnijas pas vasaras ražas svētki. No šīs dienas ir atļaut ēst ābolus. Šos svētkus vienmēr jautri svinēja ar dziesmām un dejām, un šodien Krievu kultūras centrs piedāvā arī svētku koncertu. Svētku noskaņojumu klātesošiem uzbūra vadītāji, visu 3 svētku simboli, kā arī radošo kolektīvu jautrās dziesmas un dejas. Organizatori centās, lai dažādu vecumu cilvēkiem varētu atrast sev tīkamu nodarbību. Bērni izmēģināja savu veiksmi pie laimes sakām. Radošajās darbnīcās tika gatavotas lelles pret ļaunu aci, papīra un māla āboli. Gan bērni, gan pieaugušie labprāt pielaikoja krievu tautas tērpus un fotografējās tajos. Galdi bija ēdieniem pilni. Saimnieces cienāja viesus ar ābolu uzkodām un dalījās ar to pagatavošanas receptēm. Es gatavoju ievarījumus obligāti. Arī cepam pīragus, tortes, tas sauc šarlotka. Un arī gatavojam no Antonovkas, gatavojam vīnu, kuru dzeram pavasarī, varbūt Ziemassvētkos, jaunajā gadā. Bet sestdien 20. augustā Pumpura skvērā arī pirmo reizi notika medus un ķiploku svētki ar devīzi salds kā medus, stiprs kā ķiploks. To organizēja Latviešu kultūras centrs pēc Latvijas biškopības biedrības Daugavpils nodaļas iniciatīvas. Latvijā ir medus un maizes svētki, medus un pirtnieku svētki, Daugavpilī būs medus un ķiploku svētki. Mēs esam arī izdomājuši speciāli spiedogu šiem svētkiem, uz kura ir attēloti gan ķiploķi, gan medus. Visi, kuri bija atnākuši uz svētkiem, varēja pagaršot dažādas meždus šķirnes. Degustācijas laikā notika konkurss, kurā tika izvēlēta visgaršīgākā medus šķirne. Pēc tautas balsošanas rezultātiem tas bija Pētera Breidaka medus no Višķiem. Pēters uzvarēja ar lielu punktu starpību. Viņš nopelnīja 39 balsas, bet otrās vietas ieguvējiem tika tikai 16. Bērniem tika organizēti dažādi konkursi. Pieaugušie pirka ķiploku garšvielas, biškopu ražojumus, iepazinās ar to ārstnieciskajām īpašībām un neskaitāmiem lietošanas veidiem. Propolis bitēm ir, kuru var izvārīt ar eļļu, un kāds augonītis ir pasmērē, vakarā no rīta jau viņa nav. Ļoti veselīgs. Vēl, ja iesnas ir lielas, vajag medu mazliet tādu, ja viņš sacieta zem siltā ūdentiņā, un kur austs ir, tādas pamērcē un nāsīs iekšā, viss pusgada nebūs iesnas. Iegūtās zināšanas palīdzēt pārvarēt dažādus stereotipus, piemēram, cukura daudzums medū. Kā pastāstīja biškopi, kad glikozes daudzums ir pārāk liels, medus kristalizējas, taču tas nenozīmē, ka tam ir pievienots cukurs. Vai arī cits mīts. Ja maijā medus ir šķidrs, to uzsilda. Taču eksistē tāda medus šķirne kā maija medus, kurš tiek vākts tieši maijā, kad nektāra augi kupli zied. Svētkos jebkurš varēja iepazīties ar medus iegūšanas procesu. Varēs arī atvākot bišu rāmīšus un izsviest katrs arī pats medu un paskatīties, kā tas darās, kā tas katra biškopja dravā, kā viņš iegūst medu, ka medus nav tikai veikalā uz plaukta vai tirgotājiem uz galda, bet arī pats pamēģināt, kā medu var iegūt. Radzinības rakstiem un dāvanām tika atzīmēti visi medus un ķiploku svētku dalībnieki. Spriežot pēc atsauksmēm, ražas svētki daugavpiliešiem patīk un solās kļūt par pilsētas tradīciju.